Iespējams, ka daudziem varbūt ir bijis tas jautājums, nu kāpēc tad es vai tas cilvēks, vai mēs visi kaut kādā brīdī sākam meklēt to garīgumu. Mana pārliecība ir gluži tāda vienkārša, ka katrā no mums, dvēselē, bet vispirms lietosim vārdu dziļumā, kaut kur atrodas vēlme sastapt dievišķu. Vēlme sastapt radītāju, būt viņam tuvāk, un tepat nav runa par kristietību vai kaut ko tādu. Tā ir vienkārši tāds kā, dabiska manis sastāvdaļa, varētu teikt, satikt dievišķo sevī. Dievišķo pirmsākumu sevī, ja? Jā, dievišķo pirmsākumu sevī, un tad, protams, kaut kādā brīdī iespējams sākas tie meklējumi, mēs tur, nezinu, joga, pieņemsim grāmatas, tur budisms, vēl kaut kas, visādas iespējas ir pilns. Tad kaut kad es iespējams atrodu to saucamo savējo, kas man vairāk uzrunā vai kurā es esmu. Un caur to tad mēs arī sākam patiesībā tādu, saucamo savu ceļu. Savu dvēseles ceļu, jā, kurā sākam noskaidrot, kāds mēs nākam, kāpēc un kur es eju un ko daru un tā. Dzīve uzrodas tāda kā jēga. Cita. Jēga, jā. Caur garīgumu man ir uzrodusies jēga. Jau kādreiz, teiksim, bijuši brīži, kad man likās, ko tad es tagad daru, ja, ko es te ņemos un kas tam man dzīvē būtu jādara, vai tad tiešām man būtu tikai vienīgi, tā kā jādzīvo. Un tas ir interesanti stāstās, varbūt varētu būt par to jautājumu. Kā tu pienāci pie tā, ka tev nav tā savienojuma, jo man liekas, cilvēks, kurš dzīvo pēc intuīcijas, pieņemsim, jā, viņam liekas, ka viņam ir savienojums ar to dvēseli, un tad viņam pateiks, pieņemsim, ka tev nav savienojuma dvēseli, viņš taču apvainojas, pateiks, man nav savienojuma dvēseli, un kā tu to var pierādīt, zini kā, un tev ir, un tev nav. Šitā, kā pie tā pienākt? Tā ir tā mierīšanās ar krāniņiem, tāpat tās, kā jebkurā citās tēmās arī garīgumā, ja, teiksim, bieži vien, teiksim, cilvēki saka, tev tur nav tik augstas vibrācijas, vai tu tur D, tu tur esi 3D, tur vēl kaut kas. Ja visi mēs esam dievišķi, un visam ir dvēseli, tā kā, bet... Katram galvā ir savs ceļš, un katram galvā ir savs laiks, vai ne? Bet tajā garīgumā jau ir ļoti daudz tās novirzes, visādas veidas meklēšanas. Kā tu pienāc pie tā, ka tieši ir jāveido to savienojumu? Kas tev trūka, varbūt, vai kā tu to sajūti? Nē, man diezgan agri no bērnības jau man bija tāda sajūta, ka es neatrodos tur, kur es atrodos. Ja? Es neesmu šīs planētas īsti, piemēram. Bet, labi, es dzīvoju, ne? Bet es kaut kur visu laiku neapzināti meklēju. Un 90. gados pašos pirmsākumos es, protams, iemetos kristietībā, jo tas bija tā kā mums tā kā to tuvākais. Tad nebija nekādi šitie te visi tie, kas mums tagad ir, vai ne? Tās visas iespējas. Jā, un es tur meklēju Tā kā tev bija tāda iekšēja sajūta, ja, kaut kāda. Jā, kaut ko, tā kā Gundars teica, ja, kad meklē to dievišķo pirmsākumu, kurienes, ka tu neesi vienkārši domājot daļas gabals, bet ka tu esi kaut kas mazliet tā kā vairāk, ja? Jā. Tev kaut kāda jēga lielāka ir. Un es neatradu, protams, arī tur es neatradu, un tad es kaut kādu laiku pametu vispār šos meklējumus, un tad atkal meklēju. Un es beigās nokonstatēju, ka tas garīgums vispirmsākums ir manī pašā iekšā. Un caur to tikai sākās vispār mans ceļš, tikai tagad es sapratu, ka viņš ir iekšā. Vispārējais apkārt, jebkuras, teiksim, garīgās prakses vai tur meditācijas vai kāda citas lietas, viņas ir instrumenti. Tas pats šamanisms, tas ir instrumenti. Protams. Man īstenībā savu laiku ar kristētību arī bijusi pieredze un diezgan dziļa. Es patiesībā, gandrīz jau sāku mācīties par priesteri, lai kļūtu. Es negribētu teikt, ka es gluži tur sastapu to dievišķo kaut kādu pirmsākumu, bet uz to laiku, tajā manā dzīves etapā konkrēti, man tas īstenībā posms, laikam, tie bija 8 mēneši. Patiesībā bija ļoti dziedniecisks, burtiski jāsaka, jo, protams, nevar teikt, ka tur 100% man viss bija ok pēc tam, ja? Bet uz to laika etapu, kad tajā laikā es biju, broši, patiesībā diezgan salauz dzīvē, tas man deva tādu bišķiņu, atbalsta pakāpienu pakāpties augšiet uz priekšu. Protams, jā,
dziļāks ceļš, nopietnāks, tas man bija pēc vairākiem gadiem, bet tomēr man negribās teikt, ka tur galīgi tas būtu garām viss, ja, bet tur ir arī jēga un tur var atrast arī palīdzību, patiesībā, ja vajag, bet, ierobežotāku. Es tev piekritīšu, jo, pašā tajā, teiksim, mēs pieskaramies tēmai kristietībai, ja, teiksim, es arī neteikšu, ka tas ir kaut kas tāds. Es arī tajā posmā es atradu priekš sevis. Jā. Kas man bija vajadzīgs. Bet es sapratu, ka uz maniem visiem pārējiem iekšējiem jautājumiem neatbild. Šī metode man neatbild. Tas jā. Un tad es sāku meklējums jau to plašāk, jau skatīties jau uz citām vietām, lai gan tas bija priekš manis ļoti drosmīgs solis, jo tāpēc, kad esot tajā vidē, tur ir ļoti greizsirdīgs skatījums uz to, ka tu meklē kaut ko citur ārpus tā visi, ja, un tas ir greizsirdīgs. Bet, tā maigi saku. Es tā maigi saku, ja, bet labi, jā. Bet mēs paskatīmies atkal skaties, piemēram, arī daudz dažādas garīgās skolas, kas ir ārpus kaut kādām baznīcas konfesijām, ir daudz dažādas skolas ir, un katra tā skola uzskata, ka tā ir vienīgā īstā pareizā, kas ved un garīgi. Un tad, kad es dzirdu šo, tad man liekas, tad, ok. Tad nē, ja, jo manuprāt, kad garīgums var būt it visam. Ja. Jā, praktiski. To nevar ierobežot kaut kādā struktūrā, vai ne? Ir tā saucamie šajā kontekstā, etapi. Ir kaut kāds laiks X, kad man, piemēram, varbūt pat vajag baznīcu, kad man iespējams vajag jogu, un es tajā pašu laikā neko nesaku sliktu par jogu. Pats esmu gājis savu laiku, un man ir ļoti paticis, es hatha jogu gāju, man ļoti patika stolika. Bet tas viss dabiski mainās, un ikviena no tām metodēm, tehnikām, visticamāk ir kā viena otra papildinoša. Mēs neteiksim par kāpieniem nākošajiem, jo tad mēs iedalītu kaut kādos līmeņos labāk, sliktāk, vēl kaut kā. Bet vairāk uz to, ka ir kaut kāda etapa X, kur iespējams tev vajag to baznīcas pieredzi, nezinu, Igoram kaut ko citu, un vēl kādam vēl kaut ko. Bet es sanāk, katram ir kaut kāds, varbūt, savs īpašais ceļš, kuram viņš varētu sekot, vai tomēr vienalga tu varētu izvēlēties jebkuru ceļu, un ar to ceļu tu varētu, bet tāpatās, pēc sajūtām tu jau nevarētu iet to, kas tev nepatīk, pareizi. Viennozīmīgi, jā, jo es tiešām gribu tev piekrist, ka tas ir savā ziņā īpašais ceļš, jo ja tā mēs paskatāmies, tad tiešām mans ceļš, Reņa ceļš, Igora un jebkura cilvēka ceļš patiesībā, viņš ļoti lielā mērā ir kaut kas īpašs, jo tas ir, jo no tā skata punkta, kad to ceļu, kuru es eju tieši es, un tas ceļš ir dots tieši man, un tāpat kā tu vai jebkurš cits cilvēks, tas ir unikāls ceļš, kurā viennozīmīgi ir atbalsta, tur, kā piemēram draugi, tur paziņas darbs un viss kaut kas cits, bet paļabumu to ceļu taču eju es, nekāds cits, un līdz ar to tas jebkurā gadījumā unikāls īpašs ceļš. Tad faktiski mēs katrs esam šī garīguma nesēji, mums ir kaut kāds katram cilvēkam, visiem uz šīs planētas esošiem cilvēkiem, visiem ir iekšā dievišķēt pirmsākums, un jautājums ir, ar kādām metodēm mums izdodās viņu atvērt, ar kādām metodēm mums izdodās nokļūt pie šī kodola. Tas manuprāt, ir svarīgākais. Un nav svarīgi, kāda tā metode. Tieši tā, jā. Bet tas sanāk, ka jebkurām cilvēkam loģiski domājot ir savienojums ar dvēseli, tomēr jebkurā gadījumā maz vai liels. Un sanāk, ka no tās dvēseles nāk tas impulss, tā sajūta cilvēkam, tieši tai personībai, ar kuru viņš pēc tam apzināti atrod savu ceļu. Pareizi? Jā, visība tādas kā norādes uz ceļa varētu, kā līdzīgi kā pasaka Ancītis un Grietiņa, tās maizes drupačiņas saucamās. Tā kā pieklājas, tā kuku, tā jā, tas ir ļoti līdzīgi. Jā. Bet zin kā, es pats esmu redzējis arī savos ceļojumos, kad jūs zināt to manu konceptu, kad cilvēks ir dvēsele, prāts, ķermenis, ego, teiksim, Protams, jā. Un kamēr ir prāts, ķermenis, ego, tikmēr tu vēl šaudies pa visādām tur meklējumiem, un tad, kad tu atrod to savienojumu ar dvēseli, kas ir mūžīgā daļa, kas ir šī dievišķā daļa, šis radītājs, tad jau tev tas ceļš jau sāk, tā kā vienkāršoties. Jā, viņš jau sāk tev ritēt jau plūsmā, viņš jau sāk tev iet tev, Un tad tev katru dienu atklājās atkal kaut kas jauns, kaut kas foršs, to, ka ierauga kaut kādas citas vispār lietas pasaulē, ko ikdienā neesi redzējis, neesi sajūtis. Ne?
Jā, īstenībā, jo, tieši kā tu minēsi, es, piemēram, savā ceļā, kur es vēl joprojām eju, protams, un iešu viennozīmīgi visu savu dzīvi, es tiešām, gandrīz vai katru dienu esmu ieraudzījis kaut kādu jaunu brīnumu. Varbūt tas nav tik liels brīnums kā brīnums, ja? Bet ieraudzīt no jauna vai vēlreiz vai atkal pamanīt, ļaut sev sajust to pašu prieku, ļaut sev sajust, ka man patīk tur kā tas, zars kaut kā interesanti izaudzis mežā tur kādam kokam un tā līdzīgi. Vai cilvēki? Arī cilvēki tajā skaitā. Dzīvē regulāri tādi, tu priecājies, jā? Jo uz ikvienu cilvēku, protams, mēs varam paskatīties tāds, tur šitāds, greis, nepareizs, vēl nezinu kāds, bet tajā pašā laikā mēs varētu atrast sevi spēku, drosmi, paskatīties viņu kā uz dievišķu radību. Uz tādu pašu, kāda esmu es, vai tu, vai jebkurš cits cilvēks. Tas ir viss, kas mums, es tāpēc arī... Atrast skaisto mazumos, tā kā man ļoti patīk. Ar lupu pievilkt to, kas tev tur... Bet tas ir jautājums apzinātības vai kā? Man liekas, ka jā, apzinātība... Mainās tas skatu loks arī. Es gribu vīri pārtraukt, man ļoti patīk multenes skatīties. Ļoti labi sauc. Jā. Un ir ļoti laba viena kas man šķiet, protams, ir sauc latviski tulkots, kā aizstāja, tur ir Džeks Lauskis, tur ir zobu, feja, salatēts, dabin zaķis. Mēs ieliksim noteikti komentāros. Jā, ļoti labu bērniem noteikti patiks, pieaugušiem arī iespējams. Man patīk. Un tur ir tās fēns moments, salatēts sarunājas ar Džeku Lausku, sals, zināmais, kas ir tavs kodols, kā tu esi savā dziļākajā būtībā? Viņš nezina, tā kā Džeks salatēts zina. Lai parādītu to piemēru, salatēts iedod viņam to krievu matrošku, kur noņemot katru čauli ir kaut kāda citādāka emocija vai izposma. Esmu tāds, esmu bēdīgs, esmu nebēdīgi priecīgs, esmu dusmīgs, norūpējies. Un pašā vidū ir tāds mazs bērniņš, milzīgi lielām acīm tādā. Viņš saka, tu brīnies? Jā, es visā redzu brīnumu! Un tas ir viens noprotams, ļaut sev atkal... Jo bērnu pamodināt iekšā, ja? Jā, tieši to es gribēju teikt. Kā mēs tādu nopietnu veču varam pamodināt? Jo mēs, kad pieaugam, mums šķiet, kad mēs esam pieauguši, un tad mums jābūt tur, stāv tā, ja nopietna seja. Kur paliek iekšējais bērns? Tas mazais bērns, kurš tu biji. Nevis tas nikīgais, traumētais, tas apmulsušais un tāds, bet tas, kurš prata tur, skriet pa mežu, tur bļaustīties vēl kaut ko. Bet sanāk, ka viņš pa dzīves laiku, tas bērns arī paslēpjās aiz tās čaulas milzīgās, kas apkārt mums tā kā apvēl. Mēs, man liekas, ka mēs var paslēpjam. Jā, ar laiku. Protams, ka mēs to visu pieļaujam, kurā gadījumā. Mēs pieļaujam vai mēs izdarām? Kā mēs pieļaujam to ienākt mūsu laukā. Šis ir stāsts par to, ka mūs ietekmē, teiksim, to pašu bērnību. Jā, tik daudz es neesmu runājis arī ar bērniem, un arī pieaugušie viņi atcerās, ja, kad viņi tur agrā bērnībā tur visu kaut ko ir redzējuši, visu kaut ko ir jutuši, ja, un parasti tā standarta lieta ir bijusi, ka viņi kaut ko mēģinājuši kādam pieaugušam stāstīt, bet tas nav, tas ir muļķības un viss, un tas neeksistē, un attiecīgi bērns, tam bērnam tie vecāki dievs, ja, un viņš vienkārši aizvar ciet, ja, viņš vienkārši neredz neko. Izglītības sistēma mums ar to pašu stāstu, ne? Un te ir tā realitāte. Un viss mums nekā nav. Un te ir tā realitāte, kā bērni, esot maziņi, mēs tiešām visticamāk, gandrīz vai katrs, es gribētu teikt, ka mēs redzam brīnumus, mēs visu kaut kur saskatām brīnumus, sajūtam. Un ļoti iespējams, ka mēs redzam burtiski ar trešajām acīm un visu kaut ko tādu, bet mēs mācējām to visu redzēt. Un te ir liela piemērs, ka es atceros mans dēls, kad viņš stājās bērnu dārzā. Es atvainojos, es tieši pārbaudi, ieskaiti, ko tu proti apmēram nosēdies. Un bija arī jāzīmē tāda maza lapiņa, 10x10, un vienkārši tu ņem pirkstu, krāsas, kaut ko. Viņš bija pazīmējis krāsas, sašvīkājis kaut ko. Bet tas krāsas salīkums kaut kādā viņa unikāli sajūta, viņš fantastiski skaisti. Viņš noteikti viņš maklis? Nē.
Gāja gadi, protams, pēc skolu. Un tad jāzīmē, tad, nezinu, pieņemsim vāzi. Viņš, protams, to vāzi neprot. Bet viņš uzzīmē kaut ko, un viņš saka, ka tas ir skaists. Un tad skolotājs vai tur citi vecāki mēdz teikt, nu, Jā, ķēpti. ķēp. Bet no otras puses pierādi to, ka tas nav skaisti, ja es to redzu skaisti. Ja es to redzu kā brīnumu. Tāpēc, ka mums ir diezgan, mums dzīvē diezgan daudz lietas, visi sastandarīgi. Jā. Skatīties, ne, un to mēs redzam arī, tāpēc bērni augot tajās skatīties, viņi pēc tam izaug lieli, viņiem tā enerģija, tā iekšējā kaut kāda sajūta laurās ārā pieaugušiem cilvēkiem, ja, bet viņi jau pieredzinās pie tā skatīt, un tad viņiem sākās visāds iekšā neironas, ja, jo tur ir tās, tev it kā sabiedrībā jābūt tā vai šitā vai tā, ja. Nu, protams, ir sabiedrībā normas ir kaut kāds jāievēro, bet, nu, teiksim, Nu jā, protams. kā mums ir jāizskatās, kā mums ir jābūt laimīgiem, kas ir ideālais vīrietis, kas ir ideālās sieviete, ja. Un tad sākās, ja, un tad mēs mēģinām pielāgot, oi, nē, mēs tur neiekļaujamies, vai iekļaujamies, un tad mums sākās kaut kāda vēl priekšā, tur, ja, tur kūleņi, ne? Atstumšanās. Atstumšanās, jā. Jo būtiski mēs kaut kādā brīdī iespējams paši sevi sākam atstumt vai izstumt no kaut kurienes, kur mēs neiedaramies pēc kaut kādiem tur priekšrakstiem saucamajiem. Vai arī citi apgalvo, ka tu tur neesi tāds kā mēs, un piri. Tam visam, protams, ir ceļš un izēja, ko jau mēs zinām. Es nekad neesmu bijis tā kā mēs. Tu esi vienībā sevišķi dabūji pa kungu bieži, ja, kad... Es arī atceros savu laiku pamatskolā, kad uzmini, kurš katru pirmdienu bija skolas līnijā izsaukts tikai Gundars, ja atkal kaut ko runāja vai neklausīja. Jo, protams, jāatzīst, gadu laikā man ir, varētu teikt, ka tā salauzes pielāgojas kaut kādā ziņā kā visi. Bet bija man, patiesībā jā, man mazām bērniem dienām, kā tu man šķiet arī šodien iesāki, kad bija sajūta par kaut ko citu. Par to, ka mēs esam kaut kas vairāk kā gaļas gabals, kā arī tu minēji, ka mēs kaut kas cits esam, ne tikai tas, ko es daru, vai man saka, vai man māca. Bet vai nesanāk tā, ka, pieņemsim, ka bērns ir no skolas, viņam ir tā milzīgā interese, tā enerģija, tā kā izzināt šito visu pasauli, Jā, un tad šito interesi viņam tā kā nostojam, jā, tā kā tu dabūsi tur divnieku, mēs tu izdīsim no skolas, vai vēl kaut kas, zin, kā visāds bailes uzdien, un tad pēkšņi pēc tam, cilvēks pieaug, viņš sāk palikt nopietnāk, un viņam paliek bail varbūt kaut ko arī meklēt, kaut ko jaunu atkal. Uzdrīkstēties. Jā, uzdrīkstēties. Ka atkal nepasaka, ka tu neesi atkal, jā. Jo mums ir instinktīvi iekšēji, kas mūsu tie instinkti sēž, jā, teiksim, tas ir dzīvnieku pasaulē vērojams, mums vajag piederēt. Mums vajag piederēt. Un vislielākais sots ir izcīšana no bāra. Un tas nozīmē to, ja mēs neiekļausimies kaut kādās barā izveidotās struktūrās, tad mūs izdzīs, jā, un mēs ir vientuļi. Mēs gribam kaut kur piederēt. Un tam ir jābūt ļoti lielam spēkam, lai tu varētu pastāvēt par sevi. Un šis spēks vienīgais ir, ka tu sāc meklēt sevi, tu atrod sevi to garīgumu, un tu saproti, jā, kad, tev viss ir kārtībā. Ne? Tur nav obligāti tev tur jābūt ir visur kaut kur, jā, iekšā kaut kādās kastītēs, vai ne? Tu vari būt, vienkārši, tu vari būt tu, jā. Protams. Tas nenozīmē, ka staigāt pa galdiem un tā tālāk, jā, bet, tu vari būt ar savu iekšējo būtību, tu vari būt laimīgs, vari būt priecīgs par to, kas tu esi, jā. Jo man ir ļoti, gadījies ar klientiem strādāt, kuri, es pat teiktu, teiksim, jums runāju par vizuālo izskatu kaut ko, jā. Ir sevišķi sievietes, jā, bieži vien, kur tu paskaties, jā, un tu redz vizuāli skaists sievieti, bet viņai ir kompleksi par to. Bet tas jau katram... Par to skaistumu, bet viņai pašai nešķiet, ka viņa ir skaisti. Bet tas jau katram varētu būt, principā, miljons visādi veidi, kas ir perfekts, kas ir ideāls. Ja? Es īstenībā esmu sastapis, arī redzējis daudz sievietes, kas, ir fantastiski skaistas. Bet, kad tu viņai to pasaki, tas ir apmēram to kā aizvainot. Tur atkal ir savs atkal. Bet tas sanāk, ka tas cilvēks ir neapmierināts ar to, tāpēc, ka viņš nevar pieņemt sev sanāk. Jā, pieņemšana ir, tu pareizi lietu šo piemini, jo pieņemšana ir vispār, manuprāt, ir arī tā, garīguma tāds viena no pamatiem. Pieņemt
esošo realitāti. Jā, pieņem sevi. Problēma sākās, kad mēs nepieņemam, mēs dusmojamies to. Vai mēs pieņemam, un es pieņemu Igoru, kāds tu esi, es tev pieņemu, ja? Tu pieņem mani, es pieņemu Gunderi, ja, teiksim. Ok, mēs zinām, ka mēs neesam neviens ideāli, mēs neesam neviens, teiksim. Kā tu ne? Ko te? Kā tu neesam, esam. Nu labi, Gunders mums ir ideāls, bet... Nē, ja tu pieņem sev uz 100%, tad, protams, tas jā. De labākais no de labākajiem. Nu, mīlēt sev arī, vai pareizi. Nē, ideāli, pēc kaut kāda atbilstošiem tām, Protams, kaut kādā. Es gribēju paprasīt skatītājiem, ja varbūt jūs varat arī ierakstīt iekšā komentāros, kurš bērnībā no bērnības atcerās, ka ir vairāk kaut kas redzēts nekā ikdienā. Piemēram, es zinu, ka man ir stāstīt, ka cilvēki redzējuši laumiņas un tur dabas garus un tā tālāk, ja teiksim, līdz kaut kādam vecumam. Ierakstiet, ja jums arī kaut kā tāda pieredze ir bijusi. Pat viena pusē neredzēt, bet vismaz jau iekšēji sajūta, ka kaut kas ir cits. Ka kaut kas ir, jā. Es domāju, tāpat visticamāk ir daudz vairāk. Mēs esam šeit viednīcā. Ir augsti. Patiesībā dziļi mežā, tāpēc, ka tagad ir aprīlis 0 grādi. Mēs patiesībā esam dziļi mežā. Jāpieliek uguni. Šeit arī ir apkārt ir, te arī pilna dzīvība. Ne tikai putni un ne tikai zvēri, bet te ir arī dažādas dimensiju būtnes, un viņas ir daudz, mēs viņas redzējuši. Un tas lielākais ir prieks tas, ka viņas var redzēt arī tādā vecumā. Nevis. Vecumā? Tādā ziņā, ne vecums kā vecums, bet tagad, ja teiksim, nevis, teiksim, tur 5, 4 gados, 3 gados, ja, un tā tālāk. Jā, īstenībā es tev ļoti gribu šajā piekrist, jo es mazā bērnībā es vienmēr esmu jutis, es neatceros īsti, vai es esmu redzējis tur meža gariņus un kaut ko tam līdzīgu, bet vienmēr man ir bijis tāda, es nemāku noraksturot iekšē tādu sajūtu, un jā, es uzsākot savu garīgumu ceļu, došanos pie sevis, satikt savu dvēseli, iepazīties ar viņu un tā tālāk, es atcerējos, ka kad es sāku kaut ko redzēt, just vairāk. Es atcerējos, ka jā, bērnībā es esmu ļoti līdzīgi kaut kur šur tur redzējis. Krāsas, kuras man likās, kad, piemēram, es tur dzīvoju laukos, tur līdz vecumai gāju ciemos, tur mēžiņā, jāiet pār pļāviņai, kalniņš tur. Un es mēdzu reizēm tur tajā pļāvā dzīvot, es nezinu, ko tur darīju. Es atceros skaidri, ka es redzēju visādas krāsas. Man likās, ka varavīksnes ir entās apkārt visu laiku. Kad es pateicu vecākiem, ka es tur varavīksnes redzēju, kur tur tev tik saulaina karsta diena, kādas tev varam? Nav robežās ieliek atpakaļ, nekā tāda nav. Ko tu tur izdomāji? Protams, nav jau runa par to, ka vainot vecākus. Vienkārši mēs mēdzam reizēm balstīties uz to, ko mēs paši redzam, vai savu pieredzi, un ja es, piemēram, neredzu, nejūtu, tad tas, ko tu saki, redzi, jūt, tas neeksistē, jo es taču to neredzu. Tāpēc, ka mēs esam mācīti faktiski ar 5 maņām tikai tvērt šo pasauli. Faktiski, jā. Un neredzēt to, ko nevar redzēt ar acīm fiziski, kaut gan ar acīm var fiziski redzēt. Un tāpēc, mīļie skatītāji, noteikti tiem, kuriem ir bērni vai mazbērni, jums bērni kaut kādu tādu lietas stāsta, ieklausieties viņos. Uzreiz nenolieciet un ieklausieties un ļaujiet viņiem to piedzīvot, to pieredzēt. Pagaid, piedzīvot, bet te ir tādas divas lietas atšķirīgas, man liekas, kas reāli eksistē, ko tu vari redzēt, kaut kādas būtnes, bet otrs ir tā, ka tu mēģini aizmigt, mazs bērns mēģina aizmigt tumsā, un viņam liekas, ka tur kaut kas zem gultas, vai skapī kaut kas, vai tas ir realitāte, vai tas ir ilūzija atkal. Es pastāstīšu par vienu tādu gadījumu, man radiniekos, tas arī bija uz daudziem gadiem. Maza meitenīte, viņai bija 4 gadi, viņa nevarēja gulēt, jo vecāki bija nopirkoši salīdzinot nesen vienu dzīvokli, kur kādreiz pēc tam viņa tika uzzināja, ka tur bija narkomāni un alkoholiķi perēklis. Ja? Tur ilgi, tas ir pašvaldības dzīvoklis, viņš tur ilgi tur viņi bija dzīvojuši un tā tālāk. Viņi nopirka, viņi tur izremontēja visu, un tas bērns istabā nevarēja gulēt, kaut kāds mazīši gulēja pēcākiem, pēc viņu liks savu istabā. Viņš nevarēja aizmigt. Tas bērns teica, ka ģīgi rādās kaut kādu, un mēģinājām prasīt kaut ko, un kaut kādi tur, tāpat ķēmi ģīmi kaut kāda rādās, ja? Un viņi nevarēja aizmigt normāli pa nakti. Un tā man palūdza, lai to meitenīti parunājos, teicu, bet saproti, tu esi
tā, kas šeit ir saimnieks. Un bez tavas atļaujas šeit nedrīkst vispār nekas būt, ja tu to negribi. Un tu vienkārši tev rāda, saki, ejiet prom, šeit nav jums vietas, visa šī telpa ir tīra. To es viņiem tur savādāk tur pateicu, lai bērns varētu saprast. Nu, jā. Un visu viņai pēc nerādījās vairāk. Bet tas sanāk reāli, ka viņi sajūta, ka Viņi kaut kas ir. enerģiju. Es domāju, ka viņi sajūt enerģiju. Un iespējams, ka nu, teiksim, tas ir kaut kur nāk no kaut kādas zemapziņas, kaut kādi tur tie ķēmi vai vēl kaut kas, ja, teiksim, kas tie kaut kādi astrāļi, varbūt es nezinu, kas tas bija tajā konkrētajā brīdī, ja, bet viņi to sajūt, viņi to redzēja. Viņai tās bija šausmas, viņi nevarēja aizmigt, ja, nevarēja gulēt. Un tā kā, nu šādas lietas ir. Šādas lietas ir, un viņām vajag uzmanību pievērst, ja, teiksim, un skatīties arī, teiksim, ka bērni, mazi bērni, ka viņi spēlējās, nu, teiksim, smilškastēja vēl kaut ko. Jā, bet ir arī tādas situācijas, ka, pieņemsim, prāts tumsā viņš jūtās nedroši, jo viņam tā kā pazūd tā kontrole. Bērns jau viņam jau nav sapratis par to visu. Tad varētu būt tāda varbētība, ka prāts sāk kaut ko izdomāt arī. Nu, izdomāt prāts var no tā materiāla, kas viņam ir pieejams, bijis, vienalga, vai tas ir kaut kur redzēts, vai kaut kur justs, vai no kaut kuriem. Tā kā sanāk, ka bērns neskatījās 4 gados šausmas, tad viņš nevar neko izdomāt. Prāts. Nē, nu, tas nevienmēr tas nozīmē, ka izdomā, jo, kā jau mēs zinām, katrā dvēselē ir tūkstošiem miljonus dažādu talantu un iespēju un redzētai skaitā arī pieredžu. Un tā skaitā viens no talantiem ir, pieņemsim, redzēt to pašus astrāļus un daudz ko citu. Un vienīgi atšķirība, ka bērns nesaprot, kas tas ir, prāts nobīstās. Un tāpat, vai tā ir vīzija, vai tas ir atmiņas no dvēseles, viņas tāpat tiek translētas, raidītas caur prātu. Un tad tur vienkārši tas tā saucama atšķirība viņa būtu, vai prāts saprot to, vai nesaprot, sagatavots vai nesagatavots. Un mazam bērnam prāts ir, diezgan trauslis, nesagatavots, jo viņš tikko ir sācis dzīvot. Es gribēju pagriezt visu tos tēmu uz mazliet uz citu puses tādu vieglāku. Es atceros savā bērnībā, tad, kad, teiksim, es spēlējos, un es vēroju arī, teiksim, man mazbērni, ka to dara, ja. Pieņemsim, es atceros tādu ainu, ka es smilškastē spēlējos, man bija tāds padomu laikos uz plasmasas tāds mazs traktorīts nopirkt. Un es neatceros, cik man bija gadi, varbūt kaut kā 4-5, es neatceros vairāk. Un es ar to traktorītu braucu par to smilškastē, biju sabūvējis tur tilts, un man tur bija reāli ferma. Man tur nebija neviens govs, ja tā vizuāli, bet man tur bija govis, man tur bija fermas. Es ar traktoru vedu uz sienu, ja, jo dzīvoju laukos, visu to bija redzējis. Un tur bija cilvēki, un tur viss kaut kas notikās. Ja saprot, tā paskatītos cilvēks no malas, ja. Smilškastē puisīts braukājās ar traktoriem, bet tur vesela dzīve. Ja. Meitenes paties arī kā spēlējās, pieņemsim. Ja. Viņam tur vesela dzīve. Ja. Tur vesela pasaule. Ja. Viņas neredz tikai to, kas tur kas ir aptaustāms. Ja. Viņas redz, tāpēc, ka viņiem vēl vaļā tā dzīvā, tā telpa, viņi visu to piedzīvo reāli. Un arī grāmatas, kad es nekad neesmu grāmatas lasījis vienkārši kā burtus, jo grāmatas, es domāju, ka ļoti daudz tā lasu. Tagad tur runā par radīšanas kaut kādu radīšanas enerģiju, ka viņi... Es runāju par to, kā tu pieredzi, kā tu redzi, kā tu spēj ieiet iekšā tajā, cits var nosaukt to fantāziju, kā tu spēj ieraudzīt. Tu principā to radi, jā. Tas sanāk, ka tu pieaudz, tu aizmirsti, kā radīt.